Irmais spēlējās ar tavu nāzi vienu brīdi. Okay. Tā, nu veic atskaiti, sāc filmēt. Nu jā, ir. Tu jau filmē? Jā. Tālūk. Labdien, cienījamā publika. Šis būs raidījuma cikls izdzīvošana rallijā. Pirmā sērija. Un pirmais izdzīvošana būs tā kā skola izdzīvošanas rallijā. Pirmais uzdevums iekurināt ugunskura. Es esmu šeit salasījis dažādus zarus un jau sacirts malku, kā arī tikko bija aizgājis pakaļ bērnu stāsīm un sausēji zālē. Jā. Mēģināšu iekurināt ugunskura ar tēva metodēm, izmantojot kramiņu. No sākuma mazliet jāsagatavojās. Neliela sagatavošanās darba nepieciešama. Principā mans ieteikums kurinot ugunskuru kārtīgi sagatavoties jau pirms pašu uguns iededzināšanas, jo ja viss ir sagatavots, tad diezgan ātri var tā kā attīstīt to lietu. Ja pēkšņi kaut kas sāk trūkt, tas jau ir slikti. Ko tu vari pastāstīt par šo malku, ko tu tagad plēsi? Kādu veidu iekuri izmantojam? Šīs ir bērnu stāsts, kuras ir pastāvējušas kādu lekstu par tās blakus izcirtums. Un, kad vēsti koki prom, tad viņas palikušas uz ceļu noraut mizu bērzam, krāmējot ar kaut kā tā. Es jau nākot iekšā jau nopētīju, kad es aiziešu pakaļ viņām pēc tam. Ceļu mētājās. Vispār tā ideja ir tāda, ka ir apakšā smalkais. Šajā gadījumā ir šī sausā zāle, kurā tiks arī mēģināt aizkurināt pirmais. Tas lai tā dzirksta liela ciekšā. Tad pa virsmu nāk šiem tā bērnu stāsti. Es teikšu tā, mans cels jūt šo sūnu miklumu. Vispār pirms iekuršanas labāk ir paskrāpēt to kramiņu. Jo redz, ka viņi paskrāpē uzreiz, tad viss aiziet. Tagad aizdegsies arī tās stāsis. Un, kad būs tās aizkūrušās, tie jau ir višķi lielāks skaliņi mums atcirst. Es miskūzīju. Es varētu tā teikt, ka ugunskurs jau ir iekurināts. Pievienojam vēl mazliet malku. Un atgriezīsimies nākošajā sērijā, kad mēs būvēsim telpas.